Labrīt! Mans vārds ir Edgars Golds un aicinu šodien uz semināru, kas jāzina noslēdzot darba līgumu un darba laiku darba attiecību laikā. Darba tehniskā kārtība ir tā, ka izslēgšu video, tāpēc, kad mani nav vajadzības redzēt, jūs redzēsiet slaidu, dzirdēsiet manu balsi, lai taupītu internetu resursus un lai nenotiek nekādi tehniski pārāvumi. Otrs ir par jautājumiem un cita veida ierosinājumiem. Tad izmantojam čatu, jautājumiem mēģināšu atstāt un domāju, ka man izdosies laiku arī semināru beigās. Bet, ja nepieciešams, tad arī nav iebildumi par to, kad jautājums parādās semināru laikam. Es viņu izlasīšu un atbildēšu uz viņu vai nu semināru norises gaitā, vai arī atbildēšu semināra norises beigās. Ceru, ka jūs redzat un dzirdat labi, tad es arī izslēgšu kameru, pāriešu tajā tikai audio režīmā un redzēsiet uz ekrāna slaidu. Tad, kā jau minēju, mans vārds ir Edgars Golds, es esmu zvērināts advokāts. Mācos jau no kopš kuru laiku, un vismaz 15 gadus, jā. Un esmu biznesa augstskolas turība juridiskās fakultātes docētājs, arī 17 gadus, ja es nemaldos, un vismaz tūk tam. Šādu veidu seminārus par darbtiesiskajām attiecībām VB akadēmijā vadu ar vairākus gadus, jau ir izveidojusies laba sadarbība, kaut kāda pieredze jau, un tādēļ ceru, ka norisināsies seminārs sekmīgi. Ko tad mēs šodien skatām? Šodien mēs skatām tad uz pamatā 5 lielas jautājumus. Tas ir, ko darīt pirms darba līguma noslēgšanas, sieviete ar darba studinājumu, darba intervijas līguma nosacījumu izvērtēšanu. Tad nākšies, ka mēs runājam par darba līgumu, saturu un formu, darba kārtības izpratne un citu darba likumā noteiktās prasības, kā arī par grozījumiem, labojumiem, papildinājumu darba līgumā. Atsevišķi seminārā es izcelšu jau netik svaigos izmaiņas darba likumā, kas ir 2022. gada augustā stājušies spēkā, bet izdarīju atsevišķi tāpēc, lai var saprast, kādas tad izmaiņas ir. Pieņemu, ka viena daļa jau ar nodarbinātības jautājumiem un tiesiskām attiecībām nodarbojās jau ilgāku laiku un ir pieredze. Tātad sākšu to, kas ir tiesiskās attiecības un darba likuma 28. pants. Nosaka to, ka darba devēja darbinieks sastarpējas darba tiesiskās attiecības nodibina ar darba līgumu. Kas jāatzīmē, tad šeit ir definējušies pants, otrā daļā, tas ir darba līguma, darbinieks uzņems veikt noteiktu darbu, pakļauties noteiktai darba kārtībai un darba devēja rīkojumiem. Darba devējs maksā noliegto darbu samaksu, nodrošina taisnīgs, drošs un veselībai nekaitīgs darba apstākļus. Tad, ja paņem tādu noliedzošo pieeju, noliedzošo definīciju, tad jāsaka, ka nav darba attiecības, ja nepastāv kaut viens no šiem punktiem, kas ir ļoti līdzīgs darba tiesiskām attiecībām, ir uzņēmuma līgumi vai citu veidu līgumi ar pašnodarbinātām personām, individuāliem komersantiem un tam līdzīgi, kas jāņem vērā, tad arī gan valsts darba inspekcija, gan valsts ieņēmuma dienas, kas attiecās uz nodokļiem darba tiesisko attiecību jomā, tad mums jāņem vērā to, kad viņi skatās uz to pēc